Bet principā šobrīd sākās viss. Un sveicināti kārtējā svētdienā. Paurbiniet savu deguns, varbūt tās smaids radīsies sejā. Šī ir jau nākamā epizode. Redzēsim, kas tagad notiksies. Mani sauc Pauls Timrots. Sveicināti lustīgajā atskurtuvē. Ar mani kopā ir Džeki. Labdien! Labdien! Man sauc Pauls Timrots 2. Nu tad ko? Kā jums iet? Kā jums iet? Kā mums iet? Diezgan normāli. Kā jums iet? Nav ne jausmas. Bet mēs esam atkal atnākuši šeit uz kārtējo... Nu, saka? ļer. Man tā patīk tas intro. Jā, es zināju, ka tev Tas ir galīgi legit, man liekas. Tāpēc es atstāju to ļērļaks. Pilnīgi 3 ļērļaki. Atkal atnākuši parunāt par visu kaut ko. Ar daudz liekvārdībām, ar daudz lietām, kas jums vispār neinteresē. Bet noklausieties līdz beigām, jo tur beigās būs... Damn. Man liekas, ka mēģināsim jūs nespīdzināt. Ārprāts. Principā, ko es gribēju pateikt? Pagājušajā epizodē es biju nedaudz apslims. Un tur bija tāda lieta, ka es iemalkoju tosolu. Zilo. Tagad bēd nezinādams. Un principā tas ir viens, viņš kalpoja man tā, kad man 3. balss lūzums notika dzīvē. Tāpēc tam par godu es uztaisīju jaunu dziesmu. Oho. Nu, demk, bet pačkojiet, vai vaibiņš ir, un ja vēlaties, dziediet līdzi. Labi. Ja uzmanās ir no salmonelās, elās, ja uzmanās ir no salmonelās, elās, ja uzmanās ir no salmonelās, elās. Ok, let's go. Ko jūs domājat? Nu, demk tomēr. Bet, tā sākumā. Nu, zini, nav jau tik sūdīgi nemaz, es teiktu. Es domāju, ka, gluži Universal Music varbūt, ka vēl ne, tā kā nerīčot, bet... Man principā tā kā štūkster uz šito tā kā music raiču, tā kā kolabu uztaisīt. To es domāju, ka plāns. Jāskatās. Viņam es domāju, ka ir arī pilns kalendārs. Bet jāskatās. Bet es domāju, ka viņš to dziedošo daļu, tu to piedziedājumiņu. Es domāju, ka... Bet vai nevarētu būt, ka tas tāds plaģiāts kaut kāds ir? Kā tu iedomājies vispār salmonelu ziemā? Es nezinu, tāpēc, kad, principā, man bija tāds štūks, kad pagājušo reizi mēs runājam par mājdzīvniekiem, un tā kā, alternatīvas meklē. Kaut ko atgrāb. Un es gribēju varbūt tās, kad akvāriju var nopirkt, un es nopirktu lasi sieviešu, un es viņu nosauku par Ellu. Viņš būtu Salmons Ella. Un tā arī viss sākās, kaip inspirācija. Saprot? Te vēl vienam spiež uz galvu kaut kāds D vitamīnu trūkums. Man liekas, es nezinu, izēja laukā. Labi lietas līst ārā, bet... Tātad, cilvēki, tosolu mēs nedzeram. Zilo vismaz varbūt ne, bet citās krāsās, man liekas, ir ok. Nav provēts tā baigi, jā? Antifrīz nākošajā. Tas jau tas pats, man liekas. Nē, bet, var jau būt. Es domāju, ka tev spiež bišķi uz deniņiem. Tomēr tas, kaut kā... Tas, es jau tā tikai no malas. Tas jau nav īsti zināms. Man liekas, kad tam Bībelē bija tas neticīgais Toms, viņam arī nav es neticējis. Jā. Bet tā, kad mēs izdosim, to jūs vēl redzēs, saprot? Jā. Ja tā kā stay tuned. Ar pērnā gadu laika ziņā mums šodien ir ciemos Alvis. Viņš mums pastāstīs, kādēļ Tomam ir tik slikti ar galvu šodien. Vot, jā. Tātad mans šīs nedēļas fakts, ko es uzzināju no visusticamākajiem avotiem, kādu vien var būt. Tā ir man draudzene. Un viņa vienkārši teica, ka viņa ir kaut kur dzirdējusi to, kad Rīgā decembrī kopā esot saule spīdējusi 6 stundas visā decembrī. Jūs varat iedomāties? Nav jau tik sūdīgi, kaut kāds 12 minūtes dienā. Kā jums liekas, vai tā ir normāla dabas parādība, vai tas ir Big Pharma D vitamīnu lobby sazvērestība? Es nezinu, man liekas, ka tas ir tā kā metropolis, lāsts.
teiksim, Rīga priekš Latvijas skaitās tāda paliela pilsēta. Man liekas, es nezinu, vai ir vēl lielāka pilsēta Latvijā par Rīgu, bet parasti, teiksim, tur Ķīnā kaut kādās un LA, man liekas, Austur bijis īsti no viena treka uzrakstīja. LA vibes. Tur ir tas prikals, kad kāds vienmēr ieslēdz smoke machine, ķipa tā kā, un pēkšņi vispār mīgla kaut kāda parādās, ne no kurienes. Ķipa tas smoks kaut kāds. Man liekas, ka tur ir tā problēma īstenībā, kad vienkārši, nevajadzētu, man liekas, tik bieži viņi tā kā plagot iekšā metropolēs. Tā. Vajadzētu salīdzināt, vajadzētu uzzināt datspiņas un Liepājā, cik spīdēja, gan jau kaut kādas 7,5. Bet tu pagooglēji kaut ko? Kāds tikai taisīja foņķikam durciet. Pēc ballītes vienkārši dūmi iznāca visāra. Jā, bet, ja tiešām tā ir 6 stundas mēnesī saules spīdēja, un tad brīnās, kad uz ielām tev skatās uz tev tagad uz tādu, nezinu, pagānu kaut kādu. Vismaz to ādas vēzi nevar dabūt. Bļēs, tā arī iekāpa autobusā šodien, šofērs uzreiz tāds, grib maksāt karti, pīkstināšu karti. Viņš tur kaut ko spaida, viņš tā sastingst uz kaut kādām 5 sekundēm. Es to kartu tur rokā, es tā kā nezinu īsti, var vēl tā kā pīkstināt vai nē. Es tāds, laipni pajautāju, var? Es jau nezinu! Man te rādās, ka vēl ir klāt. Tad, tu vari vienkārši pateikt, kad jā, lūdzu, pielieciet karti. Vienkārši viņš man reāli tāds vienkārši saklietas, tāds, pisies ārā vienkārši. Viņam bija tāda adatiņa, kurā biļets tā kā uzbāž, tā kā, izšād caur tā uzdur, tā kā. Jā, autobusam nebija arī motors, mūsu vilka 18 zirgi. Cik 18 bija? 18 zirgi, viņi tā kā vilka to autobusu atsauka, no motors nebija iekšā. Jā. 18 zirgi tomēr bija, jā. Kurš viņus baro visus un tā kā, kurš tāls ir atbildīgais? Laikam mēs izlaidām tieši to ēdienu reizi, neviens nebaroja viņus. Rokas birzē varbūt tās kaut kādā angārā viņus tur baro. Pārsiet. Tā kā ir jau jūtams īstenībā tas saules trūkums laikam. It īpaši latviešiem. Man liekas, sēžot garažā visu laiku arī, ne? It īpaši latviešiem. Tāpēc jau mums ir D vitamīna lampa. Solārī lampu ielikam. Tāpēc mēs esam visi tādi uzlūki. Ko tur žvangs? Aizveries! bet, ja tas ir legit, tad ritīgi sēdi īstenībā. Bet es pieņemu, ka ne jau mēs tur vienīgā valsts, Bet es domāju, ka tas, ko tu ieminējies, ka tādos metropolēs, tur tas smogs un viss tur no mašīnām, viss tās atgāzes, var jau būt, ka spīd tā saule, tur ir debesis skaidrs, bez mākoņiem. Bet rodās dēļ tieši tā kaut kāda piesārņojuma gaisa, kad nobloķē tieši tos saules tiešos stārus. Tad varētu izdomāt. Es domāju, ka tā Latvijā nav tik traki mums. Gan jau kādā Rīgā ir bišķi vairāk, bet ne jau tā, ka saule netiek cauri. Katrā ziņā, jā. Es domāju, tiem autobusu šoferiem no tam, viņiem saule tiek klātās 6 stundas gadā. Prāts čīstis vienkārši mums sakliedz un pilnīgi asaras acīs saskrējas. Īstenībā es kaut kur vienreiz skatījos kaut kādu, tā kā viģiks vai ziņas kaut kādas, kad tā kā šofers, arī autobusu šofers, viņam kročus laik tas maršruts ir, cik tur viņš kaut kāds, nezinu, 50 gadus nošoferēja, tā kā, kad visu laiku viņam tā kā no vienas puses tā kā tā saule spīdē. Kāds tas garais maršruts, nezinu, Route 66, tā kā visu laiku no vienas puses, un viņam tā kā bija tā kā tāds uz pusēm tā kā notonējies. Pusnigīts kaut kāds. Un viņam īstenībā Kents sākās tajā pusē. No tā exposure visu laiku. Tā kā man liekas, es atkal atgriezīšos pie tā, ka varbūt tās nav labuma bez ļaunuma un vairs vairs. Jā. Bet vajag jau to D vitamīnu. Vai arī viņš nebija paēdis kārtīgi pusdienas varbūt, jo es palieku rītīgi kašķīgs, ja es neesmu paēdis pusdienas. Tagad tāds mazs bēbīts. Tā kā rīktīgi man māšala pat ir teikusi, kas tev ir, neesmu paēdis tāds. Jep. Tas man liekas, tagad jaunais trends, ja tu esi kašķīgs, un tu esi ūdeni dzērs. Padzēries ūdeni. Tas jau godām galvas sāpēm, man liekas. Nē, arī kašķīgs. Jūs dzerat daudz ūdeni? Es dzeru daudz ūdeni. Es tā periodiski. Tā kā es metu svaru nost, es vienkārši nepārspēlēju kādas 6 litrus dienā ūdeni dzēru. Man jau, es atceros, prasīja jau ofisā, vai man kaut kādas problēmas, vai man nevajag brīvu, vai ko, ka es eju stoli tik pa 20 minūtēm. Tā, ka, godu vārdu. Bet tas ir tā ļoti labā panākuma atslēga, ja jūs vēlaties nomest svaru. Viena no labām lietām ir reāli skalot sev ārā visu laiku, turat sev ūdens pudelīt blakus. Vienalga, kā jūs darat office darbu, vai vienalga, ko braukājat. Ja jums nebūs tas ūdens, jūs nedzersiet, bet ja jums būs blakus, jūs reāli visu laiku tādu snaku uzsipo. Vienīgais laiku jāvajag mīst, tā tāda neliela problēma.
Sievietēm vēl grūtāk, es domāju. Man liekas, ka tādas sievietes jūtīgākas uz to ir. Ķipa, džekiem savaigās, notur, un tā var vēl 3 dienas. Jā. Tas var to vadielu, man liekas, kaut kādu katetriņu, ķipa iet pa ielas laiku, tik pik, pila ārā. Tip tā suprīkan, ķipa kuprīsan, vai kā es saucās? Suprīkan. Nu tā Ko suliņas tu no mazās. Aļiks sūtīji savus suliņus? Viņam tad supriņas mazas. Bet es īstenībā gribu vēl mazliet paturpināt un pastāstīt vienu atgadījumu ar autobusu šoferi. Es nesen braucu no Rīgas, tā kā mājās ar autobusu. Es biju aizbraucis uz darbu, uz ofisu, un bišķiņ aizkavējos un nācās braukt ar šķiet autobusu mājās. Un tajā dienā es reāli sapratu to, ka, cik īstenībā tie autobusu šoferi reāli ir tā kā uzvilkti vienkārši uz visu pasauli. Es nezinu, vienkārši. Tie, kas zina Liepāju un ir vismaz vienreiz braukuši Liepājā, jūs visticamāk esat braukuši pa Brīvību, to lielu ielu, kas iet no Rīgas puses tā kā iekšā. Iedomājies, ir kaut kādi 10, gandrīz 11 vakarā, un autobuss vienkārši brauc pa Brīvību iekšā. Un viņš brauc, un kreisā joslā mums kaut kādi 50, 55, kaut kāds, tā kā es nezinu, minivens. Cik drīkst braukt? 50? Nu jā, kaut kāds minivens. Tas 240 arī. Kaut kāds minivens, ka viņš vienkārši velkās pa to joslu. Cik velkās? 50, 55 kaut kas tāds. Neģēls. Jā, un tas autobuss, viņš tā kā, viņš pārņem joslu, iebrauc aiz muguras viņam, ritīgi tuvu ielien, sāk mirkšķināt. Tāds tā kā aizbrauc otrā malā, piebrauc klāt. Es sēdēju tā kā tiešais šoferi. Tā, ka, ja es paliecos uz priekšu, man tas stikls ir, un es tā kā bezmazliet redzu viņu. Un es tā kā redzu viņu izstās darbības. Es biju co-drivers toreiz pa lielam, jā. Un groču prikals tāds, ka viņš piebrauc viņam atkal klāt. Es redzu, ka viņš kaut ko rāda, tā kā, un es dzirdu, ka es dzirdu joslu, nav pa ko braukt. Un tā kā viņš atkal pabrauc uz apakaļ, iebrauc aizmugurē, atkal mirkšķinās. Prikals tāds, mēs braucam, un ir vienkārši tas ceļš tur. Ir 2 joslas, ir tā mašīna un autobuss. Viņš varēja vienkārši pa labo, pabraukt viņam garam un viss. Bet vajag dažreiz. Man arī patīk, man riktīgi patīk tā kā road rage. Man godvārds, man arī patīk. Ar ķēdēm tādām sit, man liekas, ne? Nē, bet man tiešām arī pat pie stūras es arī diezgan agresīvi, man tā kā, bļāviens, mēs tieši šito runājam epizodes sākumā, pastaigāties pa takām mežā. Izveidināt galvu pa takām. Prāts, fuj, man kauns. Īstenībā ir risinājums šai problēmai. Visiem starppilsētu autobusu šoferiem vienkārši vajag lietot Zenex. Dalīts bez maksas viņiem. Bet jā, es tev vienkārši iedomājos, tu brauc iekšā Liepājā un pilnīgi viss ceļš tukšs. Es gribēju teikt, tur maksimums viena mašīna gan jau ir. Tur reāli viena mašīna brauc. Bet šitas ir legit stāsts? Tu nemānies mūsu skatītājiem dēļ es varu nosaukt satura. Nosaukt numurzīm, vārdu, uzvārdu, personas kodu, driver, parādu kodu. Visu, jā. Nē, bet es ticu. Lai gan es esmu redzējis arī Liepājā kā, tā kā nevis starppilsētu autobusu, bet vienkārši sabiedriskie. Šoferis zina, kā nolaist laiku. Man liekas, kaut kāds viģiks, kā čuvaks vienkārši pie loka kurī. Viņš reāli gāž, viņam tas viņa loks vaļā, viņš čīst reāli vienkārši kurī cīgi. Viņam cilvēku vēl autobusā. Viņš godāts, es nezinu, vai tu biji līdzi, varbūt vai nē, bet mēs čīst braucām garām čuvaks. Redzi. Un viņš sevi nomierināja, uzpīpēja, lai tālāk. Viņam nebija nekāda problēma. Tur nebija kaut kādas sāgas ķipa, tā kā Liepājas autobusu parkam. Es ik pa laikam dzirdēju, ka tur šoferi ķipa streiko vai kaut kas tāds. Bet kā viņi var nestreikot? Un kā viņi šitik grumpī domā, viņiem ir tādas milzīgas algas un tur viss kaut kādas sociāla, visādas apdrošināšanas, ka viņiem viss zelta dzīve un tā viņi ķipa čiliņā skalinās ar tiem busiem. Nē, to Zenex vienkārši iedo viņam. Easy. Vai arī iedod kārtīgi pāēst viņiem. Kārtīgas pusdienas. Vai kā aizmigs? Vienreiz, vienreiz nedēļā, piemēram, kaut vai svētdienā. Es šo tēmēju uz man ir sāpe. Oho. Man ir sāpe, runājot par ēšanām. Jo man sāp. Pīderos grāmatā ar to ierakstīt, ja gribi. Ko lūdzu? Pīderos grāmatā ar to ierakstīt, ja zīmoli, ja gribi. Es pat nezinu, kas ir jārakst viņā. Tā, kad stāstīja kaut kāda uzņēmēja vai kas, es nezinu. Ir lieta tāda, ka es kādu laiku strādāju un dzīvojos pa Zviedriju, un tur ir ļoti populārs all-you-can-eat bufetītes. Ļoti populārs. Reāli katra kvartāla stūrīši ir pārsvarā gan ir tāda Āzijas virtuve, Chinese foodiņš, bet bufets tipa ēdnīca samaksā naudiņu un ej
un ienīsi sev kādas 3 stundas, 2 stundas. Kāpēc Latvijā nav tādas vietas? Lūdzu, nav. Misens daudz visu kaut kur. Kur ir? Nav. Mums reāli, nav. nav. Šī nav joku tēma, šis ir ļoti... Nav, es jau nesmējos, redzēju. Man reāli sāp. Jo Alvs zina, tu diemžēl vēl nebija piedzimts. Šai saulē vēl Liepājā vēl nebija. Kāda iespēja, ka nav kaut ko Rīgā? Gan jau ir. Nav. Nezinu, vienkārši tu nav. Laukiem. Es esmu googlējis un meklējis. Nav. Varbūt negooglēja all you can eat bufet, bet viss, ko var ēst bufet, un tad tu atradīsi. Hujā arī, cik gribi bufet. Bet googlē, zini, ka tu meklēji kaut kādas tās ēdnīcas, tu varētu ielikt tādu, to badžiņu klāt. Nē. Kad, ja tu vari tur maukt, cik tu gribi. Nē, latviešiem ir tas, laikam, viņi tomēr, kas mēs kaut kādā Austrum Eiropas skaitamies, tomēr mēs esam tur šīki. Mums ir branči. Šur un tur, krūtās vietās ir branči, kur tu tā jau samaksā, man liekas, kosmisku ciparu par to. Man liekas, tur, huiņas 30 eiro no cilvēku svētdienas branču aiziet omletu un pankūks uzēst. Es neko no tā nesaprotu, bet man liekas, jo Zviedrijā mēs gājām fucking uz tādām, labi, tur arī cilvēki jau daudz vairāk apgrozās tā, bet tu samaksāji kaut kādas, bija vietas pat, kur tu samaksāji 100 kronus. Tas bija pāris gadus atpakaļ, labi, pieņemsim tagad. Cik tas būtu Latos? 10. 8 lati. Reāli tā, ka tie bija kaut 10 eiro. Bija vietas, protams, arī pa 15, 20 eiro, 25. Bet bija arī vietiņas, protams, tā izvēle nav tik liela. Samaksāja tur tos 10, 15 eiro, un tu čista ēd vienkārši, kamēr tu noģīpsti. Vai tiešām pilsētās kā Liepāja vai Rīga vai nezinu, tur kaut kāda Jelgava, Ventspils, nav tādas vietas, vai tiešām tas tik neizdevīgi, jo Liepājā vien brīdi pāris gadus atpakaļ, diezgan sen jau, laikam, vairāk kā pāris gadus, 5 gadus atpakaļ. Ne? Kad 5 kaut kas tāds varbūt. Ja. Bija tāda vieta Oišī, Rest in Peace, skumi. Bet, kaut kāds ķipa lokāliņš vai tagad? Ko tad? Kaut kāds spotiņš. Kur... Jā, Oišī arī ķīniešu ēstuvīt. Un tur bija tas running tables, kur tu vienkārši tikai svētdienās viņš bija, bet tu varēji aiziet samaksāt. Un tur bija, iet uz riņķu lenti, un tur ir ar šķīviešiem, bļodiņām, sušiki, visādi paiciņi un iet riņķi. Tu varēji vai nu izvēlēties maksāt, man liekas, pa vienu šķīvīti bija, man liekas, 1 eiro pa vienu šķīvīti, vai arī 10 eiro un ēd 100 šķīvīšus kaut vai. Visu laiku tur ir suši, sneki kaut kādi. Šķiet, tas tā kā pa lentes. Jā, tu sēdi pie tās lentes un izvēlies, ko paķert un ko. Un viens mēs ar Alu pāris reizes nokopām to ēstuvu. Bet arī bija tā, ka mēs aizlaidām tajā svētdienā. Tur bija priekšā mums pa visu to telpu viens cilvēks varbūt. Nebija daudz, parasti diezgan tukšs. Moška viņam bija kurmi alpa. Jā, viens, bet vienkārši tā ir tāda tēma. Iedomājies, cik cilvēki, pieņemsim, svētdienas rīts, noklausās mūsu poģīti. Tāds airans ir izdzerts, radlers ir izdzerts, jāiet uzkost kaut kas. Varētu. Un straight, vienkārši uzreiz uz all you can eat kaut kā. Nav jau tikai ķīnieši, vienalga kaut kāda junk food kaut vai kaut kāda vispār tur turku varbūt, tāda interesanta kaut kāda. Čigāna virtuāli kaut kāda, man liekas, arī trūks Latvijā. Čigāna virtuāli iekšā ir jātur, bet nav. Kāpēc? Nav. Un vēl koncepts, man liekas, labs būtu all you can drink, tipa. Marija. Tāda bomži iet, visi izdzer, Bet tas, Dānijā ir, man liekas, kaut kas tāds. Es esmu dzirdējis kaut ko. Tas happy hour, man liekas. Nē, bet es esmu dzirdējis no ķipa, kas tagad Dānijā dzīvoja. Bija tur tāda pābi, tu ieej kodas trīznieku, kodu noliec un dzer alu, cik tu gribi. Nav nācies saskarties. Nē, bet labi vien ir. Tajā ķipa alu, kur mēs bijām. Tad es nesādāju. Tajā alu, kur mēs bijām ķipa Arkusā, kā tur bija, tur sanāk, ēdienas bija tā kā all you can eat, bet man liekas, ka ja tu kaut kāds alus ņem, tad par tiem gan bija jāmaksā. Jā, Zviedrijā tieši tāpat bija, jā. Ūdeni tev deva pa brīvu vēl, bija vietas pat, kur nedeva pat ūdeni, un ūdens bija vēl pa kādu 1000 eiro jānopērk. Bet, bet ir arī šitāds dzertūs, ķipā biju, es esmu dzirdējis, ka Dānijā, lai gan Rīgā arī bija tur tas Starogorod. Neatceries, kur gāja ķināts. Jā, bet tur nebija arī kaut kāda 2 stundas, tikai kaut kādas 2 Nē, bet man liekas stundas, bet noteiktās dienās, un tas nebija nogalē. Tas bija kaut kāda otrdien, trešdien, ceturtdien. Otrdien, trešdien, ceturtdien, tu, man liekas, varēji nolikt kaut kādas 15 eiriks un dzer alu, cik tu vienkārši nosprākst kaut vai. Man īsumā tāds jautājums ienāca prātā, vai Latvijā kāds nodarbojas arī ar tā kā dumpster diving, ķipa tā kā.
kad ir pie veikaliem tā kā, izmests pārtiks, ķipa vecs, tur kaut kāds maizes vai pēdējo dienu termiņiem, vai kāds iet un tā kā gopī. Jā, bomži. Jā, bla! Jo īstenībā, kad kaut kādā, citā vietā ir tā darīts, man liekas, ka ir redzēts, ka cilvēki tā dara, ķipa. Es reāli ietu. Mēs jau neko nemetam ārā, man liekas, esmu Rimiķī redzējis vienkārši, ka tur stāv reāli kaut gaļa, kurai ir termiņš jau bez mazliet dienu beidzies. Laba cena, tur tā kā vidēji draudzīga. Vidēji draudzīga, un tur kaut kāda veca vienkārši gaļa. Nē, es esmu maksimā arī pircis piena spēku no nocenotajiem, jo man it kā, laikam, tas kuņas tāds diezgan izturīgs. Es tos termiņus vispār nestos, ja nesmird, tad sajiet. Piena nespēku. Bet piena nespēku nopirkt maksimā. Un nočikoju, ķipā, viņam gan bija jau iepriekšējais dienas termiņš. Es pieņemu, ka nedrīkst tā darīt, bet sagāju, izdzēru un viss bija kārtībā, neapvēmos. Bet par šito ten, ko tu teici, pāris gadus apkaļ vēl, ka es studēju un dzīvoju Kojās Rīgā, arī bija sanācis tā, ka kodā, vēlā vakarā, jau 9:30 vakarā iet Rimiķī, un tur tie siltie ēdieni ir. Visas gaļiņas un viss. Un es atceros, mēs tā kā prasījām, tā kā, reāli nav ne skidons, nekas, jo projām tur kaut kāds ribiņas maksā kā 11 eiro kilogramā, tā viņas maksā. Un mēs prasījām, tā kā, no sākuma mēs, protams, prasījām, kāpēc nav kaut kāda atlaide, zin kā, un ja nē, tad jūs netirgojat nākamā dienā, viņš tur būs izkalts un izžūs. Viņi saka, nē, mēs netirgojam, mēs visu metam ārā. Tas bļahu jau. Kā ķipa sākumā ir svaigā gaļa, pēc tam žāvētā gaļa ķipa nostāvējas. Pēc tam beef jerkīs, viss gaļa. Sagriež gabaliņos, safasē un ķipa pie aļākiem ieliek šitie jerkī mums. Bet es tā iedomājos, ja viņi nedod skidonu un kaut tai, ja viņi čist uzreiz viņus met ārā, es nezinu, ved. Tā jau varbūt nav īsti pareizi vai ko, bet nav jau tā, ka kaut marinēta gaļa vienā dienā sabojājās cepta vēl pie tam. Ved viņus kaut kādiem, nezinu, pansionātiem. Vai baru autobusu šoferiem, liekas arī. Vai sarkaniem krustiem, vai kaut kur, bet viņas reāli teica, viņas met ārā. Un viņas nevarot ne mājās nest, neko, ķipa esot jālikvidē. Bet tev izmarinēt, izcept gaļu, tev leduskapīti šo nedēļu vēl stāvēt. Šī tas mums ir jānoskaidro. Nē, tāpēc es jautāju par to damsteru. Tas ir kā tu strīļī, bet pie veikaliem vienkārši damsteros, ko viņi izmet ārā, tu savāc. Jā, mēs toreiz kaut kad gājām. Tur, man liekas, bija zobbirsts, kurām vēl termiņš nebija beidzies. Zobu birsts? Skrūvgriež arī. Kāpēc zobbirsts jāmet ārā? Sadirs man, bļē. Lai gan es nebrīnītos, reāli es nebrīnītos. Skandināvijā, es domāju, tā arī varētu būt. Tas nebūtu lielais pārsteigums. Man apis. Jā, vai ne? Bet es ļoti, ļoti gaidu, kad būs tās all you can eat. Visu, ko var iest rītuves Latvijā. Bet par tādu Liepāju runājot, bet reizēm vispār liekas, ka mēs dzīvojam. Tikai šeit dzīvojot, sajūta ir tāda, kā tu dzīvot kaut kādā 10,000 iedzīvotāju pilsētā ar visu to, ka te ir kaut 70. Vai te vairāk? Tas, ka tu nevari reizēm kaut kādas elementāras lietas vienkārši aizbraukt kaut kur nopirkt, tev viss ir kaut kur jāsūta, viss ir Rīgā, kaut kādas daudz, nezinu, kaut pakalpojumu un viss vienkārši nav. Man liekas, ka pilsētā tādā izmērā tādām lietām vajadzētu būt. Ja tu ballītē meklē tā kā vakar vadītāji, ķipā, vai būtu grūti atrast? Iespējams, ka pat nebūtu baigi lielā izvēle. Tas pats žigs būtu jāņem. Nē, žigu bigu lēbla. Es gan iebraucās. Nē, ir, es tev piekrītu, bišķiņ neasociējās. Tas milzīgā tā atstarp no Rīgas un Liepājas, kas, Rīga galvaspilsēta, blā, blā, bet Liepāja, ko mēs toreiz nospriedām, 3. lielākā pilsēta valstī. Nav tāda sajūta īstenībā. Vai tas ir tāpēc, ka tev uz vietas ir regulāri vai kā, bet nav laikam īsti tāds tas, Tas tāpēc, ka tas kurorta pilsētas vibes ir katru gadu arvien lielāks. Viņi kaut kā bezmazai dabūna savu status, nevis kā jau lielpilsētas status, bet kā jau kaut kādu... Smogs nav pagaidām, man liekas, baigi bieži tā bija. Tas gan, jā. Jā, vienkārši tajā vasarā parasti jau ir tā, ka, pludmales barčik un vispār kaut kādas mazās vafeļas tās ten kastītes, man liekas, ir vairāk nekā cilvēki reāli vispār tajā pilsētā. Reāli man vajag aiziet pensiju samaksāt, es nezinu, kaut kam man nav kur samaksāt. Uz Rīgā braucot. Aizies fonķiku un samaksā. Pareizi. Nebija iedomājies. Eju. Īsmā Krutkors staigāt apkārt. Mēs jau vienu epizodu viņš vazāties slaik apkārt. Man liekas, staigāt tev tāds kombinezons ir mugurā, ka,
Tur ārā ir cik grādi. Bet, ziniet, kā padomu laikos bija tā, ka, pieņemsim, bija tās tā kā limonādes un kvāzes bodī. Nu, tā kā, tu teici, ķipā, tur vafeļkastītes, ķipā. Un kādreiz actually bija tā, ka, ķipā, ir viena glāze vienkārši, stikla glāze. Un tur tāds tā kā platformiņa, ķipā, tu uzliec to glāzi, iespied, un viņš tā kā no apakšas izšāja, bišķiņ tā kā izskvirto, ķipā. Izskalo, viss, ķipa padzeries, noliec, un ķipa nākamais. Un tur ko tev vēl vajag? Covids nebija, man liekas, tajā laikā. To mēs noindējām jau tad jau saknē jau. Vai ne? Yeah. Tad visi tēloja to Covid, īstenībā viss ir dzīvi un tā. Es neatbildēšu šo jautājumu. Ok, labi. Man liekas, ar to arī paņemam pauzīt, ne? Un esam ielidojuši ļoti ātri atpakaļ no pauzes. Bet, kur nevajag lidot iekšā ātri, tie ir laikam tīnūži. Jāuzmanās ir no salmonellās. Elās. Bet jā. Kas tur tīnūži ielās notiek? Nu, kādu laiciņā pakaļ parādījās internātos visos tāds video, kā pilna mašīna jauniešiem. Izdomāju notestēt, cik muters audži šiet. Brauc ar Audi dzīvu baudīju, vienkārši gan iestalē fūrē purnā. Jā, tas bija interesanti. Nu, vēl viena lieta īstenībā, ko mēs gribētu pieminēt pie šī segmenta. Nu, tas notika jau kādu laiciņu apakaļ, bet mēs ierakstām epizodus visas ar nedēļas. Jā, week ago. Jep, tāpēc mums viss ir tāds a week ago, bet es domāju, nevertheless, mēs tāpadās varam to apspriest, un gan jau tas varētu arī būt vēl bišķi aktuāls, tad, kad jūs to klausīsieties. Bet, nu jā, tie džeki normāli 2-4, bet kas man liekas interesantākais, ka tas pats šoferis arī filmē viņu laikam. Man arī izstījās, jā. Jā, mēs varam fonā īstenībā ielikt varbūt stūrī to video, kamēr mēs te runājam. Vienkārši ārprāt. Nu, man arī patīk bišķiņā ātrāk pabraukt varbūt. Zinu. Bet ne jau ar pilnu mašīnu draugiem, cilvēkiem citiem, ķipā, un uz 2-4 viņam vēl tur fonā, ķipā saka, ķipā dzēsies. Un kā par pārsteigumu, iebrauc pilsētā. Un loģiski, ka tur ir kaut kāds biezenis ar kaut kādām fūrēm un autobusiem un smagai. Es kad to video skatījos, es jau lēnām jau vēršu tā ciet jau priekšā. Es domāju, ka tūlīt būs pēdējais kadrs. Ko tu teici? Priekšāda vērcija. Tā man ir ciet jau. Bet, ja es šķīst jau tādu vienu acu, es domāju, viss tūlīt tas kadrs beigsies ar, kaut izšķīdīs audžu. Vienkārši, tur bija, labs bremzes mašīnai. Man liekas, zini, kas tur pie vainas ir īstenībā nevis tie pārgalvīgie braucēji, bet īstenībā tā kā, mērnieku laikos, kas lika tā kā, kur sākās pilsēta, kur tā kā beidzās. Vienkārši tā zīme varēja būt vēlāk, viņš jau bija kaņas sevi. Viņš jau būtu bremzējis, bet vienkārši 300 metrus tālāk, uz 240 braucot. Nu jā, jo drīkst sekundi vēlāk. Jā. Ārpus jau drīkst. 240. Nu jā, te jau. Bišķi vēlāk tā zīme. Bet es tur čīstas reāli skatījos, es domāju, Dievs, tūlī būs viss papal, vienkārši kobra. Tur būs Dieva zīmes. Bet viņš džoks kaut kas, bet labi sadzēsās. Pīzģets, kas sadzēsās. Tur jau bija tie videk vēl kādās bremzes, tad normāli. Jā, kaut vidīgi tur viss bija sakusuši, jau tie kluči čupā. Tur šašliks varēja likt virsū. Tur viss varēja likt virsū, vecīt. Ribiņas kaut kāds. Fuck. Es īstenībā, kā mēs te runājam, es iedomājos par to variantu, ka varētu samontēt kopā to video, un tieši, kur tā fūra tuvojās ar to video, kur tas čoks ar to žurku pa nakti brauc, un grāvis, bļeģ, novāku! Tās pudeles viss. Pīzģets. Nē, es redzēju? Bļeģ, to mēs to arī ieliksim. Dieva zīmes, tur veda pudeles uz taromātu, un vienkārši ārprāts. Tur vienkārši, bļeģ, tir, viss. Bļaļ, novākoji. Tāds statements, nepamanīja neviens, kad tu novākoji tikko. Man kādreiz bija saglabājies, ļoti žēl, ka man vairs nav, jo es dabūju un es izdzēstu WhatsApp un novilku no jauna. Man bija saglabājies, kad es aizsūtīju to video, un vienkārši kāds atsūtīja voice message, kā tu kaut kāds vienkārši 5 minūtes reiz. Dīrs tā. Tas bija ļoti smieklīgi. Kā jūs rakstiet tos, tā kā,
man tā parasti liekas, zin kā, pirmais reakcijas ir, kad noskaties, tad ir tas īstais smieklis, ķipa. Un pēc tam, ja tu voice record, nav tā, ka, ķipa, skaties uzreiz voice recordu. Un... Nē, tā nē, bet ja ir legit smieklīgi, tad otro un trešo smieklu arī tas ir pure vēl. Tas nav spiestais vēl. Man ir bijis līdz, es ierakstu audio, man reāli astars birst, ja ir tiešām smieklīgi. Tā, tas vēl nav forsots. Ja tu, ķipā, vēl kādu jauc piekto, tad jau tāds, es vienkārši stragloju ar to pirmo smieklu. Un mācos vienkārši no labākajiem pēc būtības. Ir kā ir. Jā. Ir coach servis mums pieejams, ir atvērts. Coach castings ir arī. Coach castings arī ir. Kamera jau es jums sūtīju, kāda man kameriņa ir. Varam sasēsties dīvānā un uzfilmēt visu kaut ko vajag. To vajadzētu vienreiz izvilkt. Jā, vajadzētu iegooglēt, vai viņi kaut ko vērti ir. Es viņu nopirku Zviedrijas kaut kādā second-hand veikalā pirms kādiem 5 gadiem pa kādiem 10 eiro. Viņi izties rīktīgi, mint. Jūs redzējāt, viņi vienkārši spīd visu. Es nezinu, vai viņi darbojas vai nē, bet es viņu pirku tikai tāpēc, ka viņi izstījās tā, ka... Tu pačakoji, moši tur kaut kādu filmiņu vāc, kaut kādu palikusi, es nezinu. Protams, ka pačakoji. Nebija kaut kā, tu nezinu, 40 gadiem pornu. Nē, viņi sēdēja vienkārši un stūrstromnīgi un ēd. Ok, bet es par šito tieši domāju, vai kādreiz, tad, kad mēs zināsim, kad mēs esam pazaudējuši savu identitāti, ka mēs šprots vietā uz mājas liksim šurštrumu. Man liekas, ka tas tikai būtu tie slikti laiki, bet šobrīd ir ok, man liekas, vai ne, Al? Jā, mēs siļģi biespēju šurštrumu, šo ten biespēju. Man liekas, ka baigi daudz cilvēku arī Zviedrijā nemaz neēd Arvien vairāk, jo vairāk runā par to šurmu. Tu nebūtu smējies, es būtu mēģinājis noturēt. Tagad es čuvaks jau Heavy Christmas. Merry Christmas. Merry Chrysler. Jā. Tā. Kā tur beidzās tas storijas to 240 plus? Nekas, čuvak vienkārši iebrauc, kaut ko apstājās, nosvinēja to gan jau, kad nav nositušies un chill. Labi, es kaut kādā 70 ielidojot fūrei pakaļā, kas brauc uz 40, es domāju, gan jau arī, kad nebūtu tik trāk. Bet viņi taču dabūja mainīties, izsprukt no tās un no tās, un viņš jau tur vēl izspraucās starp viņām. Tur jau bija. Jā. Nemājieties, kāda anarhija valdīt uz ielām, ja varētu braukt uz 240 ārpus apdzīvotām vietām, bet tev jāsadzēšās uz 50. Brēmžu kluču uz urrā, vienkārši indiāņu štancē non-stop, vienkārši brēmžu kluču. Iebrauc pilsētā un tur vienkārši līnijas, melns, tad gumijas kārta, ka kaut kādā lidostā, kur ļopens piezemējās. Bet tā arī būtu. Visa kaucošiem vienkārši. Tas jau nav normāli. Man liekas, ka visi tā kā svētdienas braucēja braukt, ne? Jā. Bet fūrēm, teiksim, tā kā, piekabas, tā kā tas korpus, tur ir baigi izdomās tas bārs, tieši kāds, ietredzas aizmugurē, ka tu nenoņukājies apakšā. Lai tu nevar palīst apakšā. Jo tas ir visstrašnākais. Tu vienkārši tev pārbrauc pāri. Ar seju numurzīmē ielido, un tu neatceries, kā tā numurzīme saucās. Ir kā ir. Man ļoti interesants kaut kāds viens te ir punktiņš atradies telefonā. Koka krusts un eklēra uz vanšu tinta. Jā, tas tāds... Kādu laiciņu apkārt bija tāds events, kad baigi populāri bija tā kā pastaigāties ne tikai horizontāli pa ielām, bet arī vertikāli bišķiņi, pa diagonāli iet augšā kaut kur. Un viens džeks uzkāp tā kā augšā, slavenāja Vanšu tiltā, kurš izstās pēc kā viņš tā kā izstās, ko viņš atgādina tā kā buru, tā kā kaut kādu ķipa laivai vai, es nezinu, vai kaut kādu, nezinu, arfa ķipa, tā kā kaut kāds stīga instruments. San Francisco. Jā, lokālais. Man liekas, diezgan tāds standarta vanšu stils, tā jau ir. Ir balsts un vants. Tāda viņš jau nekas, viņš atgādina, kaut kādu loku. Kā kādreiz, kad nebija tilta, visi vienkārši izkāpt no mašīnas un pārpeldēja pār Daugavai un gāja tālāk. Bet ja tur nebija tilts, kāpēc viņam tad viņš piebrauc, viņš saprot, tur nekā nav, viss, viņš bija sapakaļ. Kaudza mašīnā, vienkārši ūdenī. Tā aizbrauc, bļet, te beidzās. Nē, tajos laikos lielais Kristaps, viņš pārnest cilvēks. Bet ko tu domāji ar tiem eklēriem, kas tur bija? Nē, kā vienkārši džeks bija tā kā rekvestojis, tas ir, protams, vecs ziņas, tas jau folklorā latviešu tautas ir iegājies, bet vienkārši džeks uzkāpja augšā uz tiltu. Bija tāda lieta. Visas tās ambīcijas, ka viņš grib vienkārši tā kā koku krusts un eklēja šokolādes, man liekas, tieši bija garš. Es neatceros kādu glazūru vai balto, bet, dītēls tā baigi neatceros. Un tad es tā domāju, kam ir jānotiek dzīvē, lai tu nonāk tādā situācijā, ka tu uzkāp tā kā... Tosals daudz jādzer. Visticamāk. Getting there. Getting there. Slowly, but steady. Getting there. Man liekas, viņa vienkārši tā kā pietrūka uzmanību. Man liekas, ka viņa,
pietrūk bišķi kaut kāda mīlestība, varbūt tās no līdzcilvēkiem. Kaut kā savu putni, es domāju, ka cilvēkiem netrūkst problēmas. Saka, Dievs, par ko runā un par ko nerunā. Kāpēc tāda izbrīnas tev māc? Tas viens jau toreiz nolic ar, man liekas, ne? Bet viņš nolic? Nē, viens kaut kāds pats Džeks arī nolic, man liekas. Tas bija tas pats, kas nolic arī? Es nevaru konfirmēt, bet man liekas, ka kaini. Reizes es nezinu īstenībā šī. Bija populāri, man liekas, tajā vienā momentā, tā kā kāp tiltā augšā. Ķipā. Es uz draugiem LV video sadaļā bija tas videks, kā viņš tik uzkāpa un nolic lejā. Bļā, stulbi. Jā, bet tur bija prikals tāds, ka viņš sapinās tais vados vēl, un viņš tur kaut kādas 10 minūtes vēl bija mocījies, bija dzīvs. Dzeloņdrāts vēl un viss kaut kas. Jā, viņš taisīs kabeļos. Pēc tās kāpšanas. Īstenībā varētu būt pēc tās kāpšanas. Jā. Īstenībā jā, laikam, ka jā. Nu tad par priecīgām tēmām runājot, ejam tālāk. Fuck. Nē, kā ir, tā ir. Nav jau tā, ka mēs to apsmējam. Mēs vienkārši to aprunājam, ja mēs varam kaut kādu izvilkt humoriņu no tā visa, protams, līdzcietība, viss tas, nav jau tā, ka mums liekas uzjautinoši. Nē, es jau pilnīgi nopietni par to. Es vienkārši domāju, ko jūs rekvestot. Rekvestot mūsu uzkāpt tur? Es izplatinu rekvestot. Es neprasītu eklērs, man būtu kaut kādi 3 kebab burgeri no Hesīšu un zilā siera mērcīte. Fuck off, bļaļ, zaibāl. Nē. Es rekvestot izplatni. Nē, es zinu, ko es rekvestot. Katram savam homijam vienu Nissan GTR. Tad es kā. Kuru ķipā? Jā, no R cipariem. Tagad lūdzu stāst. 3-2, 3-3. Nē, jaunu, nahuj. Vīspek vai parastu? Ko? Nē, jau vecos, nē. Ko, nē. Skalēn GTR normāli, kaut 11. gadiņu. Viņiem arī nāk tie R kaut kas vai tad? Protams, GTR, man liekas, tas R35 skaitās, ne? Kas? R35 tas skaitās GTR, man liekas, ne? 38 pat nebija. Bet nē, 35 čistin. 35, jo 34 ir, tas Skylines, kas otrajā Fast and Furious. No. Šitos vecos lūžiņus man nevajag. Es principā, ko es uzkāptu augšā, jā, uz tā tilta, tad es prasītu 2 requestu, nekas liels, humble. Music Rights koncertu. Tīpa, lai viņš man uzdzied caur uporu, tā kā. Lai mēģinis apsot, tas vai noskūstīt. Un rabarberu uzpūteni ar pienu. Un tad es eju lejā. Tad es nāku lejā švilbdams. Es nošķūku tā kā pat repēm Džeki parasti skolā šļūts, bļē. Ķipā pakaļ Cerams, ka tur nav tie punkti saliki, bļē, kad dirsā, bļē, durās. Traki. Nē, labi ir, gan jau, ka mēs izlūksimies kaut kādu heitu no šitā visā ārā, es domāju. Lūdzu, heitojiet. Lūdzu. Es ir veselīgi emocijas izrādīt. Runājot par heitu, tev vēl kaut kas sagāms droši, lūdzu. Nē, es domāju, ka pagājušajā epizodē es jau Hitleru pieminēju, tad diez vai mums tagad baigi nāksies. Es pieminēju Hitleru? Kurš darīja labi? Es nezinu, es jau jautāju. Kurināja krāsnīs tikai? Neko labi viņš nedarīja. Kurināja krāsnī tikai? Vismaz uzturēja. Dzīvi, man liekas, parasti uz campsite, ja tu aizbrauc kaut kur, mākšķurēt, ir svarīgi, ka ir tas Džeks, kurš tur uguni dzīvi, un Hitlers pēc būtības jau it kā arī to ugunis liek, tā kā. Par Hitleru runājot. Tu Fast and Furious. Nē, what the fuck? Es mēģināju tā kā transistoties uz viņu tēmu, viņš beigās pateica man tēmu, un tu beigās vēl te vispār kaut kādu sūdu. Bet mēs pa hateriem. Ir kaut kādas taktikas, tā kā, ķipā, kur labākie, tā kā, kur meklēt labākos kokus. Teiksim, ja tev uguns, kurš tā kā ir jāsaklabā. Par ko tu runā tagad? Tu mežā atrodies, ķipā. Es neesmu bijis mežā. Tev nevar saukt pa mežoni. Bet pežā gan jau tu esi bijis. Protect with joy. Aizsargājam nevienu, bļa. Es vienkārši lasīju tas, kas uz kastes rakstīts. Nē, Latvijas valsts aizsargājumā. Es mēģināju kaut kā ķipā atbildēt uz šo tā kā no sākuma it kā tā kā. Nē. Bet bijis. Ir ok, man liekas. Bet, teiksim, vai ir svarīgi, kas tas pa koku ir, ķipā... Ugunskuram tieši? Nē. Slapš galvenais, lai nav. Kūpināta vai, jā, nezinu, kodai plītī, krāsnī, pirtī, jā. Grilam, jā. Bet ugunskuram jau ne? Bet,
atgriežoties pie hate tēmas. Ne? Kā jūs Man īsumā par šo gribas nolasīt. Kā dīlot ar hateriem? Ja es teicu, mēs tagad varētu izpelnīties, iespējams, kaut kādu hate, ja kāds vispār šo epizodu noklausīsies. Un ja nē, brīms. Alvi, atceries, toreiz sensenos laikos par 3-9 jūrām uztaisīt reku, ķipā par hateriem. Tāds bija. Kā viņš saucās? Kaut kas bija par hateriem. Apnicīgie hateri. Es varu cīgi uzpīpāt. Valds? Dūmu detektoru nesāks. Uzprasa skatītājiem, tā kā, vai var sadaks smirdēs, kā viņiem var uzkurīt cīgi? Jā! Kā pareizi dīloties ar hateriem un vai mīlestība un naids ir viena un tā pati emocija dažādās interpretācijās? Vodbaigi dziļi. Ja pieņemsim, pirmais jautājums ir, kā dīloties ar hateriem, man liekas, mēs esam paņēmuši pirmo vislabāko ceļu, kā to darīt, ir uztaisīt uzreiz dziesmu, savu rap dziesmu personīgo, ka tu jau atbildi tiem hateriem, pirms vispār tev viņi varbūt vēl ir, pirms tev viņi jau ir, un tad katrā gadījumā, katru reizi, kā tev kāds noheito, tu var pateikt, lai ņēzot noklausās to gabalu, un tas tev ļoti atvieglo enerģiju, ietaup, un tas viss. Otrais variants ir, nav vajag smieklīgi. Iešaut galvā. Bet, es nav vajag smieklīgi, bet, ķipa vienkārši ignorēt. Nē, vienkārši es domāju, vai nav kaut kāda sakna, teiksim, tam heitam, kad viņi īsumā tā kā bišķiņi tā kā envijo tev, tā kā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka viņi arī gribētu to darīt. Apskauž, viņi arī gribētu to darīt, bet tā vietā, lai viņi kaut kā darītu, viņi vienkārši uzdirš, jo tā ir ātrāk un vieglāk un lētāk. Tur ir tāds prikols ar to, ka tur ir tik pagriezies jau prom, es mēģināju noķert bišķiņu. Tur ir tāds prikols ar to, ka ir citi cilvēki, kuri māk tās savas emocijas izpaust tikai caur to hate, viņi savādāk nemāk. Un tad viņi vienkārši atrod veidus. Ja viņi kaut ko noskatās, kaut kādu, video saturu vienalga vai kaut ko, viņiem ir kaut kāda emocija, pat ja varbūt viņi ir laba, viņi vienkārši māka tā kā hate veidā izlikt, un tad viņi vienkārši uzdirš kaut ko komentāros vai ko tādu. Yeah. Man liekas, kad es atkal bišķiņ pacelšu tos padomu laikus, kad, man liekas, ļoti spilgs piemērs ir tas, kad, bija tas klišejiskais teiciens, ja si tad mīli, pēc būtības tu heito, bet tu mīli, bļa. Un vai var vilkt to visu tā kā paralēlis kaut kāds. Līdzīgi kā Vanču tiltam arī paralēli tās stīgas bija tā kā. Viņš tāds diagonāli vairāk, bet labi. Iespējams, jā. Vienkārši, jo tu stiprāk sit, jo tu stiprāk mīli, bet otrs tev vienkārši nesaprāt. Gan jau, fuck it, jā. Nē, es domāju, ka heiteri, ja tiešām mēs tagad runājam par šito ten kā pret, kaut kādu saturu, piemēram, internetā vai ko, heits ir tieši vienā plauktiņā ar tā kā vērtības plauktiņā liekams gan heits, gan komplimenti, viennozīmīgi. Yeah. Jo tomēr tas haters, viņš vienalga, viņš uzspied uz tavu to profilu, viņš uzspied uz to tavu video vai uz tavu dziesmu, viņš atvēra to tavu bildi vai ko, viņam bija jāpavada laiks, lai ierakstītu kaut ko uzdirst tev. Nedod Dievs, viņš vēl paņēma tev to tavu bildi, vēl kaut kur pats ielika un uzrakstīja, šitas tāds pīders, tāds šitāds loks. Ideāli. Viņš tev tikai palīdz. Es uzskatu, ka tikai palīdz, un man ļoti patīk. Lai tik dirš, ak Dievs, lai tik dirš, kāda šķirba, what the fuck. Ko tieši man vai tev vai iedomājies kaut kādām super zvaigznēm pasaulē, kas ir visādiem super slaveniem aktieriem vai dziedātājiem, vai iedomājies, cik miljoniem viņiem ir tie hateri, bet viņi dod viņiem skatījumus, komentārus, dislikes, vienalga. Viņi ieiet tur un uzspiež un atver. Ķipa tā kā heito, bet viņš tā kā pašu pusies, kad viņš pīdēs. Jā, īsumā tas šērs, bet viņš, arī bēdīgs slavens ir slavens. Nezinu, tur Maikls Džeksons, tur vēl tur kaut kas. Cilvēki runā par viņu, tas ir, es domāju, ka tas beigās, ja tas tevi kā kaut kādu mākslinieku, pieņemsim, vai kaut kādu tā kā cilvēku, kā radošu, cilvēku tevi tas tiešām ietekmē, tad tu nevari to darīt. Bet es ticu, ka tas, kas ir beidzot saņēmies to darīt,
viņš nekad dēļ kaut kādiem dažiem tiem hateriem, kas kaut ko uzdirš, tur nekad neapstāsies dēļ tā. Nu, ķipa, ja viņš ir beidzot saņēmies, tomēr tur iekāpt, iekšā. Tas ir pats smieklīgi. Nu, tā, kad es saku, es pat priecātos, ja mūsu podkāstam, ja tiešām nostītos, nezinu, tur 10 cilvēku un 5 no viņiem kaut vai iespiest laiku, un 5 no viņiem ierakstīja, ka mēs esam 3 vienkārši dauņi. Nu, tas būtu, man personīgi tas liekas tāds nice, bet still tu ķipa apskatījies, paldies. Tā kā visi uzdiršam kaut ko šitiem podkastam. Ierakst komentārus, ko tu izdomā. 10 minūtes skatāmies vismaz, pagaidām rekords ir 9. Bet tas nav rekords vidējais. Bet, zinu, kamēr šito... Rekords 9 minūtes, vienkārši 9. Es pārstādu rekordu vakar, es skatījos 5 reizes pēc kārtas 15 minūtes. Bet, ko es aizdomājos, kamēr šito stāstīju, nav tā, ka gadījumā šitas heita pasākums, kad viņš tikai palīdz cilvēkiem, kas kaut ko dara, tikai tā kā mūsu digitālajā laikmetā. Jo vienkārši es tā aizdomājos. Man liekas, ka Jēzum baigi palīdzēja visu heitu, viņi pie krusta piesita, bet beigās tā kā visi tagad viņi atcerās. Nu, ķipa atcerās, jā, bet tas jau krustiņi tā kā prom Krustu nedabūs nost, jā. Vienreiz, ja tev piesita, that's it. Es vienkārši iedomājos to, ka mūsdienās jau ļoti visi tie sociālie tīkli ir uzbūvēti uz tiem algoritmiem tādiem, kad tev vajag tos interactions, tos kaut kādus, kad jebko, tieši tā. Tu vienalga kaut ko spied vai skaties vai komentē, tas uzreiz tam algoritmam padod to, ka tas tavs saturs ir ķipa daudz. Dzīvs. Jā, ka viņš ir dzīvs. Jā, ka viņš cilvēkiem, jebkādas, bet emocijas rais. Un viņš tev palīdz. Bet tajā laikā, pieņemsim, ja tu dzīvo 1600. gadā un tu izdomā, es tagad sākšu dancāt, es būšu kaut kāds, nezinu, ciema dejotājs. Un vienkārši tev visu met ar kakām un sit ar lāpstām uz ielas. Nu, tad es aizdēju mājās vakarā tāds, jā, vismaz kaut kāda reakcija es dabūju ārā. No viņiem značit, nav jau tik sūdīgi. Burtiski ir gan, es smirdu tagad. Man liekas, ka, teiksim, tie gala mākslas, tā kā viņiem bija tās milzīgie tādas, čībiņas, tā kā tādiem zvaniem, tā kā galā, ka viņi tā kā močībļā, un viss tā kā zaibīs. Nē, bet gala mākslas. Vai tie nebija, principā, pirmie tā kā stand-up džeki kaut kādi? Pirmie YouTuberi. Nē, kā entertainot, kā, man liekas, tā kā, nezinu, tur predecessors, nezinu, tur Dave Chappellam, un visiem lielajiem fruktiem. Jā, es vienkārši aizdomājos par to, vai nav tikai tā, ka mūsdienās tā bēdīgā slava tev nes gan arī tikpat daudz, tā kā, nezinu, naudu un slavu un vispārējo. Tikai dēļ visiem tiem internātiem akal te vēl sarārā. Man liekas, ka Kivičs vismā tādā ziņā ir baigi izpīpājuši to visu. Jā, viņam ar pie tiesas. Viņš tā kā tieši to dara. Jā, viņam viņš saprot, kad ir noiets un ķipa vispārējais tā. Ir tā kā tāds Maiks Jēriņš, ķipa taisīs tur. Jā, ķipa, nē, man tur uzdirs. Bet runājot par kodiem galvamāksliem, pats jau tu arī esi bišķi apģērbies, ne tā, ka tāds Pīders Biks kaut ko sasējas, bet ķipa, arī. Pasties zāli labāk. Un gala beigās pasties uz sevīm, bļa. Ko es? Kas tā pa frizūru ir? Ko dirs? Tu izties pēc Zinteru koncertzāles Liepājas. Veču, bļa. You ain't getting no pussy, but I'm yin-yang. Mani pieteikts bārbers pirmdien. Ko tu dirs, bļa? Man liekas, ka šodien jau tas bārbers ir pieteikts. Tikko, kad man uzdirs, tikko pieteicies. Tā pis, bļa. Man liekas, ka tev pizdāji. Paldies. Nu tad esam apakaļ vietās. Bļa, īstenībā diezgan zaibis tu nogriez. Bija labs haircutiņš, man liekas, diezgan nice, bļa. Nav sūdīgi. Mīķi paņem. Tas ir otrs mīķis, ja matmašīnā nerunā. Jā, veču, ka vienīgais viens tāds stipulations, ko es to nepateicu pirms tam, kaut kādas sankcijas. Ir tas, kad es jau parasti šito kūsus un ānus matus, tā kā dzan. Es nezinu, vai to vajadzēja iepriekš pateikt, bet... Nē, taču nē, mēs esam homie. Es it kā nomazgāju, bet Nē, man likās, vismaz vasks nav jāliek, man likās, ķipa, tāds, ķipīgs jau bija. Tā kā būs ok, es domāju, ka viss kārtībā. Nē, ķērās, brīd, man liekas. Nē, tā, man liekas, cepur nost, nē. Cepur nost labu frizūru. Visi tie, kas klausās Spotify, tad tā pakuņi runā. Nav sūdīgi.
Bet, nu, es tā kā neatklāšu šo atgriezumu vēl pagaidām. Tā kā bišķiņ. Nosaukums ir dzinters. Apskalotais. Ja kāds ir ieinteresēts, tad Hiras apķipa organizēsim. Bet visticamāk, es nākamo reizi neizmanto šo trimeru, bet izkapti. Un citas arī tehnoloģijas ir izmantotas, ka tur šķilto tā kā piededzina ķipa un vispārējā. Tā kā, nu, vienkārši beigās, kad nedzies tā lampi, kad čuvāk noklapē. Yeah. Bet, nu, viss safe tā kā, jā. Jā, viss safe. Es nezinu, kur un kā un kāpēc, bet es atceros, ka es vienreiz dzēju, man liekas, video, kur čoks kaut kā to flakoniņu paņēma pierā uguni klāt un kaut ko tur dedzināja ar tiem matiem. Ei, nu taču izdomās jebko, lai man liekas, ar pirdienam arī tā es, ne, tā kā, ka var uzšķilt tādu uguni. Mums kādreiz sanāca Dānijā to izdarīt, vai ne? Es zinu, kad Skrundā Arodu vidusskolā mums bija basketbola nomests, tur viņš Džeks to darīja, viņš arī, man liekas, nopردās kaut 57 reizes pēc kārtas. Bet viņš tehniku izmanto. 56. Jo mēs kādreiz ar banānu helmu katru reizi vienkārši kā nāca uzreiz metās, došķilto. Diezgan daudz reizes. Peldielā mēs svilinājām vēl, es atceros. Jā. Bērni, pamēģiniet, pirdienas deg. Jā, tā ir taisnība. Bet ne pārāk stipri, jo tad nopūš to liesmu. Bet es, tā kā tu iesāki pirmī to sakāmo, kā teici, es nezinu, kur un kā un kāpēc, bet pie mums bija ciemos rektapus džeki. Kāds zina rektapus? Ja tu vēl nezini, tad tūlīt zinās. Jo... Aiziet. Jā, bija ciemos atbraukuši. Es tur īstenībā ņipričom laikam, bet beigās baigi pričom. Pačom. Tur jau tas skaistums, man liekas. Ko? Tur jau tas skaistums, man liekas, arī tā kā, nu, ķipa atvadoties, viņš tās teica, nu, Ingars no Rekpuša šautās, ķipa, viņš teica, tā kā, ja tu zini, kas ir skatiens no pirmās mīlestības, vai mīlestība no pirmās skatiens no pirmās mīlestības. Nu, un vienkārši, nu, viss, nu, klikojās tas fakta, kā, nu, nevar tā kā, man liekas, ko man tieši negribējās, no ko man gribējās izvairīties, ir kaut kāds small talks, ķipa, tā kā, nu, kad sākumā, kamēr tur, ķipa, kā tur ir tas, vienkārši reiz sūpla, visam, ķipa, aiziet kā pa čēni. Tā kā vispār tas, ja drīkst jautāt, tā kā aizsākās vispār šis connections, jo es pieņem, ka mēs, nu, es toč nebija pazīstams ar šiem džekiem iepriekš, un man liekas šķiet, ka jūs jau var nebijāt. Kā tas vispār panesās? Tu, karoči, esmu vainīgs pie šitās visas situācijas. Tāpēc, kad man patikās... kā mēs ar Altu vecajās labajās dienās taisām visādas parodijas, tad, teiksim, man bija tāda balstība. Heu, mammu, cik ir 7 plus 7 mīnus 7? Dalīts ar 7? Es neatceros. Nu, bļē, tā kā ārā vācies. Tas bija cits cilvēks, kas to rakstīja. Jaņas. Šitos bija piemirs. Fui, nu, kā tur? Kāds tur tas? Nu, Valtuņa ķipa bija tā, nu, tā kā... patika par to, ka actually ir vēl kaut kāds content creators, tipa, kas taisa parodijas. Satura veidotāji. Jā, satura veidotāji, tā kā ķipa un ķipa. Tā kā? Un mēs ar Altu arī tā kā bijām darījuši, tā kā mēs kind of relatojam. Un man likās, tā kā crazy, viņi tā kā ik pa laikam tā kā dropo ārā šitās ten, ķipa, nu, epizodītes. Un likās, ka varētu kolabu uztaisīt. Nu, sadarbību tā kā. Uz actually tā kā, nu, Nu, labi, varam ar anglicismiem mūsdienās, tas jau ir normāli. Man māte šito neatbalsta, viņus ticamāk tev nodursīs, bet... Tāpat visu nomirsim kādu dienas. Nu, slikti dzīvot neaizliekas. Bet, nu jā, un tad tu izdomāji, ķipa, vienkārši uzrakstīt tev WhatsApp, vai negribi atbraukt uz kurzem. Es viņiem uzrakstīju, ķipa, tā kā mošu kādu kolabiņu, ķipa uztaisam tā kā sadarbību uz parodijām. Mēs tur izstāst, ķipa, mēs tā kā no Liepājas tur un vispārējais, ķipa, tā kā let's go, ķipa, tā kā. Nu, bija klāt, jā. Atbrauc ciemā, ne? Kā bija? Kā gāja? Jā, normāli, Džek. Tas pasākums jau bija diezgan interesants ar to, ka Džek filmēja arī, nu, savus epizodes un savus vidakus. Filmēja viņi pubgolf, un tad mēs, principā, sagatavojām maršrutu, pa kurien doties pubgolfā. Var izstāstīt konceptu kā pubgolfam. Jā, kāds nezina, koncepts pubgolfam ir tāds, ka sarunā Džek, ar cik sīpiem ir jāizdzer dzēriens, un tad vienkārši, nu, mauslītē laikam pārstāv bija 2, vai, ja tas ir šots, tad vienkārši uzreiz. Un tad dodās apkārt pa bāriem, izdzer vienu dzērienu, pēc iespējas, nu, tā kā ātrāk, ne, bet pēc iespējas mazāk sīpiem.
Un vienkārši dzer līdz paliek jautri. Un tad ir tādi mīnus punkti, vai izvēmjās. Vai arī līdz kamēr paliek skumji. Vai līdz kamēr paliek divu variantu. Bet man liekas, tā kā bija laba riktīgi tā kā tūrīt, vienkārši parādīt, kas ir Liepājā, tā kā pieejama tā kā spotiņa kaut kādu. Man liekas, ka tā ir ne tikai košana, bet tā ir tā kā ekskursija, ķipa vienlaicīgi. Nē, viennozīmīgi. Līdzīgi kā laivu braucienu kaut kādu. Viennozīmīgi. Koškursija. Alkursija. Alkursija. Bet, riktīgi, pirmās, palielam tādas nelīdz galam ērt, man likās, kaut pirmā stunda tikai. Un pēc tam jau es sapratu, ka tu tas ledus jau tik ātri salūz, jau, kad, jo no sākuma likās, ka, ķipā, viņi kā satura veidotāji atbrauc pie jums, kā pie māksliniekiem, kā tu viņus uzaicināji, ķipā kopā kaut ko safilmēt, jo saprotu, ka nedaudz tās intereses, tā kā, sakrīt un laidojās. Jā, tā kā, es domāju, viņi brauc pie jums, kaut ko kopā ar jums vienkārši uztaisīt, bez mazai kā tīri, bez mazai tā kā biznesa, ķipā, ok, uztaisam, čau, jā, forši un tā. Un tad man Toms jau mēnesi apakaļ jau saka, ķipā, Dojen, tu var būs jānāk. Es tāds, labi ir, ķipā, zin kā, mēs jau ar jums tur čomojamies, ķipā, labi, ķipā, ejam. Ja nav nekas tur tāds baigi tur čīstrītīgi pa biznesa ģēlām un pirmās 2 stundas jau un īstenībā rītīgi tā kā sadraudzējāmies un, ka man riebjās, ka es saku to tā kā visu laiku. Man liekas, tur tas prikals, kad tur nav tā kā runa tā kā primāri par biznesu, bet vienkārši tā kā... Tu ar ļoti daudz saka, tā kā mums vajag vienkārši katru reizi, kā pasakam, tā kā mums vajag, es nezinu, nogriezt vienu pirkstu nogriezt vienkārši. Jā, pag man kaut kas čērs ir. Jā, sorry, ka es pārtraucu, bet stulbi, mēs laiku to griežam nost. Yeah. Viņiem nebija mērķis, tieši tā, kā tas bizness, tā kā tu teici, viņi veidojuši kaut ko līdzīgu, kā jūs tad veidojuši. Tāpēc likās tās intereses jums tā kā... Man liekas, tas bija tā kā content makings un socializings. Tā kā. Ja jūs tik gari un garlaicīgi runājat, būtībā tas vienkārši saucās apvienot... Tā kā, pats sačakrējās. Es aizdomājos, ko tu izdarīji tikko? Es aizpis prom. Man likās nopirdies. Es ielikšu, ka nopirdies tajā brīdī. Labi. Nē, vienkārši apvienot liederīgo ar labvēlīgo. Patīkamu. Jā, liederīgo ar patīkamu apvienot. Jā, tas ir tas, ko es gribēju pateikt. Ja vienkārši varēja filmēt epizodi, tajā pašā laikā tu vari patusēt, apazīties, iebuhāt. Viss ir vinētāji. Ir epizodi, ir jautri. Bija super, man liekas. Ļoti. Es uzskatu, ka mēs ieguvām. Es personīgi esmaz tiešām ņemot vērā tagad mūsdienās, ka mazāk varbūt iepazīstās ar, iepazīstās jau regulāri jauniem cilvēkiem, bet tā, ka man tiešām šķiet, ka pēc 2 dienu kopā tāda pavadīšanas laika, ķipa džekiem, kas no Rīgas ķipa atgāž. 10 gadus pazīstam. Un man likās, ka ļoti mēs reāli sačumojāmies, un tagad jau kaļ jau kaut kāds nākamos plāns, kaut kādām tikšanās un kaut ko, un vēl pie tam, ka produktīvi, ķipa, to pirmo vakaru, ķipa, patusēja, izgājām tur ekskursijā, gaismiņas spīdēja, tur tīri, viss tur klubiņš, bāriņš, kaut kas tur bišķiņi arī kaut kāds, dzērieniņš. Bet arī nākamā diena taču safilmēja, visu kaut ko ierakstīja, visu kaut ko... Mēs actually izdarījām, man liekas, vairāk nekā bija plānos. Man liekas, ka ļoti, un tas arī viņiem, kā tādiem zināmiem Latvijas youtuberiem, diezgan tomēr tur ir, ir subscriberi drusciņi vairāk, kā mūsu podkastam varbūt. Daži ir, jā. Daži vairāk 4. Varbūt. Ļoti līdzīgi, bet drusku vairāk ir, bet... Pāris cipariem atšķirās. Bet, man šķiet arī, ka appusēji. Man šķiet, ka appusēji nekomandē man, ne tu man dzemdēji, ne tu man regulēs. Ne tu mani dzemdēji, ne tu mani regulēs. Aklā referents no... Tā kā mans mīļākais radio tā kā. Bet tā kā mēs tagad sakam, viņi tieši tāpat uzskata, cik es zinu. Ka mēs tādu jaunu īstenībā draudzību tā kā ieplagojām. Kas man ir ar to vārdu? Man sāk vēmt gribēties. Vienkārši. Es nerunāju. Ķipa Rīgā tagad ir atbrīvosies šitā simtā frekvenci. Tā kā. Es nezinu, tas vārds ir vienkārši sērga. Nāk ārā non-stop. Kas Toms izgriezīs katru ārā? Jā, bet viss, ko var teikt par šādiem džekiem, protect them with joy.
Otro reizi man tas kastes nolādētais uzraksts vienkārši. Jā, būs visādi materiāli. Ir jau ārā īstenībā tāda viena parodija, man liekas. Ir jau šo laiku ārā viena tāda parodija, ko mēs uzcepām kopā. Lieldienas Tokijā. Lieldienas Tokijā. Tāds mazs ātrais gabaliņš, vienkārši īstenībā tāds testa variants. Tas bija, kā mēs varam sadarboties un kā mēs varam uztaisīt to vidi mūsu starpā un kā mēs vispār varam sadarboties, tā kā rakstot kaut kādu parodiju. Zin kā, tur Džek visticamāk ir pieraduši bišķi savādākā veidā. Mēs tur kaut kā varbūt lēnāk, skrupulozāk to visu esam darījuši, bet bija ļoti nice. Bija rīktīgi labi. Ir skaisti. Ja man pašā startā, es teikšu godīgi, mums vēl iepriekšējā epizodē bija sarunas par tām parodijām, ko es nebiju klausījies. Es zināju, ka ir tāda lieta, es zināju, ka jūs bijāt rakstījuši, es zināju, ka viņi bija rakstījuši. Un tad, kad jūs sarunājāt, kad uztaisīsim vienu voiceoverītu, pirms mēs braucam prom bez mazliet ko, man bija tāds, labi, tā es pasēdēšu malā, pastīšos. Bet īstenībā tas tāds aiz neko darīt, beigās īstenībā tas ir super fun. Nepilns 2 minūtes, ja tas video, bet tagad saka skrupulos, tur bija līdz pēdējam olas nokritienam. Alvs samočīja un visi džeki iemočīja, viss audio un viss balss. Yeah. Man īstenībā gribējās, tā kā es to nekad neizdarīju, bet man gribējās tā kā Alvim kompliments par tavu performanci, jo man liekas, ka tajā filmā bija arī šitais tas mēģina čoks, viņš tāds bišķi tā kā redneks, tā kā akcentiņš bija tāds. Un to arī bišķi tā kā, paņēma tā kā... Nē, bija riktīgi forši. Ļoti riktīgi inčīgi. Un kas man super labi patikās, teiksim, pēc tam apstrādājot, kad vienkārši arī tā kā lipsings ir riktīgi un point, tā kā, kad kas filmā notiek, attālā, ka riktīgi arī tā kā no lūpām lās glupana klasa. Tas bija inčīgi, un to jūs visticamāk jau esat redzējuši. Ja nē, tad kaut kur descriptionā būs links, un apskatieties. Nekas tur tāds nav uz humoru. Kas uz humoru, kas grib kaut kādu kritiku izteikt, neskatieties, pisaties prom vienkārši uzreiz. Bet uz humoru voiceoverīts uztaisīts Fast and Furious daļai Tokyo. Nē, Tokyo Drift. Tas bija Tokyo Drift. Uztaisīts Tokyo Driftam izgriezumiņam voiceoverīts, kur džeki, tur nav vispār nekas neiepriekš iestudēts, nekas, tas bija uz vietas sēžot, vienkārši tēju dzerot, praņiks ēdot. Koržika arī, man liekas. Koržika un pumperniķeļi arī bija. Pumperniķeļi. Jā, tā kā... Ja tu uztaisi 15 pumperniķeļus, tad es uztaisi. Es arī uztaisīšu 15 pumperniķeļus. Runājot par Fast and Furious Tokyo Drift... Īsumā man te bija laikam vēl viens jautājums sagatavots. Audience arī varat pievienoties un diskutēt, ierakstīt komentāros, kuru jums ir tā kā mīļākā daļa. Tagad runa iet par Fast and Furious tā kā franšīzi. Ātrs un bez ir žēlastības. daudz filmas uztaisīts. Cik ir kādas 115? 10, man liekas, Man liekas 11 kopā ņemot tā kā... Man liekas. Bet pēdējās kādas 6 var neņemt vispār aubē, visticamāk. Un te lūgtum arī ir tas jautājums, kura ir jūsu mīļākā daļa? Vai teiksim, ko, nezinu, varam arī top 3 katrs tā kā ieplagot. Un tu zini? Es zinu īstenībā, es varētu sākt. Tu zini. Es ceru, ka mums neskritīs, jo, man liekas... Bļaļ, ja sakritīs. Man liekas, mums sakritīs. Bet loģiski, ka sakritīs. Es domāju, ka sakritīs. Tad mums visiem mīļākā ir Tokyo Drift. Es varu teikt, visiem normāliem cilvēkiem sakritīs. Tātad mums visiem mīļākā ir Tokyo Drifts. Yep. Otrajā vietā es domāju, ka es liktu... Ot šitai ir diezgan... Es liku pirmo. Es domāju, starp pirmo vai otro. Laikam jau kā pirmo. Tokyo Drifts nav? Tā ir trešā? Jā, trešā jau. Nē, jau Cūfēs. Ok. Tur bija Brians. Otrajā vietā ir pirmā, obligāti. Pirmajā ir Tokyo Drifts, piekrīt 100%. Varētu uztaisīt Latvijā, arī tā kā būtu cukā fast. Cūfēs, Cūfēs, bet cukā fast. Too drunk in tīnuži. Vienkārši 240 iet iekšā. Ir gatavs. Nē, bet es domāju, ka neviens normāls cilvēks, kas ir redzējis visas tās 111 daļas tam ātrstam bez žēlstības, neteiktu.
Mārs un neviens neteiktu, ka viņa mīļākā daļa filmu tai sērijai ir virs kaut kādas, virs 4. daļas. Neviens neteiktu. Fast 5 jau bija dirsā. Es gribēju teikt, ka Fast 5 bija... Man Fast 5 bija pēdējais, kurš man... Tur, kur tas nebija tas ledus, kur tur pizdies tā zemūdeni. Viņi cauri kalnam pis no Meksikas. Ja tas bija 4. Tur, kur tas tanks, ķipa, uz kur viņiem bija tā kā laicīgi, tā kā jāšķēr savu robežu, ķipa. Jā, tur bija, man liekas, vēl, kur Letīs, ķipa, nav izstaigājuši te Dominiks Torento. Es gribēju teikt, ka, man liekas, nepopulārs viedoklis, bet man tā 4. daļa, kas pēc Tokyo Drift bija tā jaunā, kur sākumā viņa bija, kad, man liekas, tā filma tā, sākās ar to, kad Dons, man liekas, tas bija ielaika ātrumā, sāk burnaut taisīt, un tur tā fūra vienkārši ripot tā piepart. Jā, tur, kur viņi pizdīja degvielu, jā, kur tu degvielu. Tā man vēl tā bija 4. Tā man likās, ka vēl bija nice. Tā vai tā bija 4. Man patikās vēl, kur bija tas, vai tas tik arī nebija 4. kur bija tas Braga ķipa, tas čoks, kad viņiem bija priekš kaut kāda konglomerāta, kā mafiožņiki, tā kā jāmačī. Jā, tā, man liekas, arī bija 4. Redz, kā mums, atmiņas ir, kādas viņas ir. Man grūti ierindot 3, bet 1. ir Tokyo Drifts un 2. ir 1. Kas vispār, Fast and Furious. Tā mums sakrīt, īstenībā man sējam ir, ķipa. Ko? Man sējam arī tā kā. Nu, 3. es īsti nezinu, jo tad jau aizgāja. Es 3. 2. ieliku. Too fast, too furious. Jo tāpēc, ka tur bija Ludakris, viņš teica, all right. Un tad sāk skanēt pūfongs. Jā, forši. Paskatāmies to voiceoverī. Tiešām smieklīgs maziņš viģičiņš maziņš skaits. Jā, un no neplānotajām lietām, man liekas, bija tas, kad mēs actually tā kā, trackkodu uztaisījām. Mēs gabali rakstījām. Bet tam visam ir vēl tā kā, varbūt tās iedosim laiku, ķipā, un jūs noteikti dzirdēsiet, mēs to... Drusku pieslīpēsim. Pieslīpēsim plaiks, varbūt tās tur bišķiņ kaut ko, jā. Bišķi pieslīpēs. Jā. Starp citu, mēs šovakar ar Tomu kāpsim uz stage. Bļaļ! Es ceru, ka jūs esat jau redzējuši kādos sociālos tīklos. Jūs esat paļabom. Es šitāds ar īstenībā iešu. Es arī varu braukt. Bišķi karsts. Es arī varu braukt. Pa 2 skubīsnākiem. Paģers? Bagūzī vieti. Apsol. Nu, labi, braucam. Šovakar Vecpiebalgas kultūras nams, ja Aiziet. Tur būs dievs zīmes. Lieldienu brīvdienas. Lieldienu brīvdienas ir 31. svētdiena. Būs Toms Grēviņš, būs mēs, E6, un būs drumroll translators. Un varbūt arī Šallis nāks ārā. Ja viņš negribēs, varbūt tad arī nebūs, bet mēģināsim pierunāt. Pilnātei nav viena ceļgala. Pierunās. 100%. Jau, bet davai, ja tiekās Vecpiebalgā, lūdzu. Ja nē, tad arī vācās prom. Jo šodien pa lielam jums ir apmēram kaut kādas 10 stundas. Jūs dzīvojat jebkurā vietā. Cilvēks dzīvo jebkurā vietā Latvijā. Viņš var aizbraukt līdz Vecpiebalgai uz koncertu. Un ja tu noklausies šo podkastā un dzirdi, tad pienāc pie mums koncī, pie manis vai pie Toma vai pie Riča un pasaka, ka mēs smirdam un ka es atbraucu tikai daļa uz smirdīgā podkāsta. Mēs jums, nezinu, kaut kādu uzlīmu iedosim. Es iedošu buču. Vai Ričs buču iedos, jā. Ja tu būsi šausmīgi neglīts vīrietis, tad iespējams, ka nē. Tad 2. Tad es došu 2. Bet plusā, ja tu būsi vienkārši average cilvēks, es iedošu vienu normālu buču uz ceļu. Ko? Un plusā, ja tu tiešām visu izdarīsi kā vajag, Ričs novilks cepuru un parādīs, kā es viņam acis nogriežu. Es apsolu. Nu, davai, Es apsolu. Kāpjam zirgos un maucam uz Vecpiebalgu. Šitā bija kārtējā lustīgā atskurtuve. Pamierīgo, baudam savu laiku un tiekamies nākamajās epizodēs, jo šitas ir Jebal! Jebal.